Sveiki! Šodien jūs uzmanību piedāvāsim video apskatu, kurā aplūkosim jaunāko Sony Ericsson Walkman sērijas pārstāvu W715. W715 ir atbīdāmā tipa tālrunis, un tā priekšpuse ir veidot no augšdaļā metāliska materiāla sadarbot, taču apakšdaļa ir veidot no plasmasas. Pārējais korpus savukārt ir veidots no brūnas plasmasas, un jāsaka, sadarboties tons ar brūno labi iet kopā. Tālruņa aizmugurē, kā jau ierasts, ir novietota iebūvētā kamera, kas šim tālrunim ir 3,2 megapikseļi, kā arī zispulze un skaidronīts. W715 2,4 celu lielais ekrāns ir kvalitatīvs un košs, tomēr jāatzīmē, ka tiklīdz mēs atveram izvēlni, ir redzams, ka tālrunis strādā ar nelielu aiztaru. Tas gan ir atkarīgs no tā, kādu motīvu jūs izvēlaties, un šajā gadījumā mēs esam izvēlējušies Walkman motīvu, un tā kā tajā ir daudz grafisko elementu, tas apgrūtina tomēr tālruņa darbību, tādēļ mēs iesakām izvēlēties mazāk košu motīvu. Sony Ericsson W715 ir salīdzinoši līdzīgs pārējiem Walkman sērijas pārstāvjiem, un tā priekšpusē ir izvietotas mūzikas kontroles pogas, kas starp citu ir arī navigācijas pogas izvēlnē, bet augšpusē ir novietota Walkman mūzikas saskaņotāja aktivizēšanas poga. Līdzīgi kā dažiem citiem Walkman sērijas tālruņiem, arī šim telefonam ir shake control funkcijas atbalsts. Tas nozīmē to, ka pieturot Walkman pogu un pakartot tālruni, automātiski tiek pārslēgta cita dziesma. Tomēr, kā redzam, poga ir pārāk maza, tādēļ šo funkciju nav pārāk kārt lietot. Tāpat ar šo pogu ir iespējams arī regulēt interesantā veidā tālruņa skaļumu. Jums ir vienkārši jāpietur poga un vai nu jānoliec tālrunis uz zemi vai arī uz augšu. Runājot par mūzikas iespējām, jāsaka, ka šis telefons atbalsta arī FM radio, kā arī tāda interesanta tehnoloģija kā Track ID. Tomēr funkcija, kas W715 atšķir no pārējiem Walkman sērijas pārstāvjiem, ir YouTube video atbalsts. Tas nozīmē, ka tagad jūs Walkman atskaņotājā varat arī skatīties YouTube video un iesakām arī izmantot uzreiz iebūvēto Wi-Fi atbalstu, lai netērētu datu pārraides apjomu. Un jāatzīmē, ka YouTube video šajā tālrunī ir diezgan saspiesti. Tas nozīmē, ka to kvalitāte noteikti nav no labākajām. Turklāt, bez jau pieminētās Walkman funkcionalitātes, šim telefonam ir arī GPS. Tas nozīmē, ka jūs ar to varat ērti noteikt savu atrašanās vietu, un navigācijas nolūkos tiek lietot Google Maps programmatūra, kas ir ērti lietojama un ir aprīkot ar detalizētu karti. Mums patīk tas, ka šis telefons ļoti ātri atrod GPS satelītus un arī ļoti precīzi nosaka atrašanās vietu. Pateicoties pārdomātam ciparu tastošas un navigācijas taustiņu dizainam, šo telefonu ir ļoti ērti lietot. Tāpat jāatzīmē, ka jums noteikti noderēs arī komplektā iekļautais USB kabelis, kas to atļauj pieslēgt datoram, izmantojot USB pieslēgvietu. Visbeidzot, komplektā ir iekļauta arī šo hands-free sistēma, ar īniju austiņām un mikrofonu. Un patīkam, ka, lai gan austiņas ir ļoti kvalitatīvas, ražotājs ļauj jums pieslēgt jebkādas austiņas, jo šīm te pārveidotājiem ir 3,5 mm audio pieslēgvieta. Fotogrāfiju cienītājiem noteikti interesē, kāda ir šī telefona kameras kvalitāte. Un jāsaka, ka priekš 3,2 megapikseļu kameras bez automātiskās fokusēšanās tā ir laba. Attēls ir pietiekami ass un arī krāsas ir pietiekami košas, bet precīzas. Līdzīgi kā citiem Sony Ericsson modeļiem, arī W715 ir ļoti labs akumulators. Sarunu režīmā darbības laiks ir līdz 10 stundām, savukārt lietojot to vidēji bieži, telefons būs jālādē ik pēc 3 līdz 4 dienām. Kopumā secinājām, ka W715 ir līdzīgs citiem Walkman tālruņiem, tomēr to atšķir labais dizains, lietošanas ērtums, kā arī YouTube video atbalsts. Šo telefonu ir iespējams iegādāties par aptuveni 220 latiem.